tajā brīdī es sapratu, viss, es vairs nekad neslidināšos pa kalniņiem. Čau visiem! Šis ir jaunais video klāt, un es šoreiz esmu uz cita fona. Šeit ir ļoti skaistas puķes, kuras ir nezinu kādas. Un es jums šodien vēlējos pateikt, ka es taisīšu tagu. Un šajā tagad mani tikai ietagoja vai palūdza, lai es viņu uztaisu viens puisis, kurš arī taisa video, taču viņš man lūdza, lai es neatklāju viņu vārdu, jo viņš pats grib visu sasniegt. Tātad, ja jums ir interesi, tad jūs varat pameklēt šo cilvēku. Un tad šis ir my first time tag, vai mana pirmā reize tags. Tātad pirmais jautājums, vai jūs vēl joprojām komunicējat ar savu pirmo mīlestību? Es ne tikai komunicēju, ziniet, cilvēki. Jā. Nu, neiedziļināsimies sīkumos, iesim pie nākamā jautājuma. Un otrais jautājums, kas bija pirmais cilvēks, kas tā šorīt uzrakstīja? Viņš sēž man tieši pretī, un nē, tie nesat jūs skatītāji, bet tas ir Gundars. Jā, viņš man šodien uzrakstīja 11:30 būšu pie tevis. Tad bija 10:30, es gulēju gultā. Trešais jautājums. Kas bija pirmais cilvēks, par ko tu šodien padomāji? Es īsti neatceros, vai tas bija Andris vai tas bija Gundars. 12. franķi es noteikti domāju par Andri, piedod Gundaru. Tāpēc, ka tur sanāca tāda interesanta situācija, man nācās domāt par ne Gundaru. Gundars nav visur. Mums nekā nav. Protams, jūs rakstījāt, ka viņš ir izskatīgs. Un tas ir ļoti labi, ka jūs tā domājat. Es jums varu nosaukt viņu telefonu numuru, jo es viņu zinu no galvas, bet viņš to droši vien nevēlās nosauc. Tātad viņa numurs ir 2. Jūs jau cerējāt, ka es pateikšu, vai ne? Trešais jautājums. Kas bija tava pirmā skolotāja? Es nezinu, kā tas ir domāts, bet ja es to saprastu kā manu skolas skolotāja, tad tā bija Eva Jaunzeme. Jums tas tāpatās neko neizsaka, bet viņa bija ļoti forša. Viņa pēc pirmā gada aizgāja dekrētā, tad mums bija vēl viena, kur mēs novedām līdz asarām jau pirmajā mēnesī. Viņa aizgāja vispār no skolotājas darba. Tad bija vēl viena, kur arī aizgāja dekrētā. Tad bija viena ļoti forša, kas bija ar mums 2 gadus. Pēc tam viena aizbrauca uz Dāniju no mums. Un tad mums bija viena ļoti flegmātiska skolotāja. Es ceru, ka viņš šo neskatās, ja no kas. Un jā, un tagad man ir diezgan interesants skolotāja. 5. jautājums. Kas ir tavs pirmais labākais draugs un vai jums vēl joprojām ir kontakts? Man pirmā labākā draudzene bija Karīna no bērndārza laikiem, un man ar viņu vairs nav kontakts. Es atceros to, ka mēs abas raudājām bērndārza izlaidumā tikai tāpēc, ka es teicu, ka es iešu uz Jāņčakas Liepājas pilsētas 10. vidusskolu, viņa teica, ka viņa ies uz Liepājas 10. vidusskolu. Mēs domājam, ka tās ir 2 atšķirīgas skolas, un viņam ir 2 dažādi nosaukumi. Un beigās mēs mācījāmies vienā klasē. Vēl 4 gadus līdz viņa aizbrauc uz Angliju, un man nav vairs kontakta ar viņu, bet mums bija diezgan interesanti kopā piedzīvojumi. Viņa man mācīja reizināt bērndārza pēdējā grupiņā, tāpēc es esmu ļoti gudra matemātikā. Tāds ir noslēpums. 6. Ar ko tu šodien pirmo reizi runāji? Tā noteikti bija Ieva laikam. Jā, Ieva Knapša, tā, kas ir manos video pirms tam, ļoti forša meitiņa, jums viņa ļoti patīk, viņa pastāstīja patiesību par mani, kur īstenībā viņa meli. Un jā, viņa vienkārši palika pie manis, tad es piecēlos no rīta, vai arī, jā, vakarā. Es vakarā, bet pēc 12. Bet es to uzskatu, ka šī diena ir šis rīts, kad es piecēlos, un jā, mums gāja jautri. 7. Kāds bija tavs pirmās kāzas, uz kurām tu biji? Skatās kāzas, kad es biju savu vecāku kāzām, tad, kad es mammai biju vēderā, jo pēc tam es laikam atceros tikai savus krustmātes un krustāvu kāzas, kuras bija kaut kādā 2006. gadā. Bet, ja nu skatās tā, tad es biju savai mammai, es neatceros, kaut kādus 4 mēnešus vai 5 mēnešus, jau es viņai biju vēderā, es tur augu ķeparojos un tā, un tad viņa izdomāja apprecēties, jo laikam bija es. 8. Kāda bija pirmā lieta, ko tu izdarīji šorīt? Es laikam klausījos Ievas telefonu sarunā ar kaut ko. Un tad es apspriedu ar Ievu par to, ka Gundars brauks pie manis. Es pastījos īziņu. Nu, kaut kā tā, vispār es piecēlos no rīta, un ja tā neņem to vērā, tad es gāju taisīt saviem mājiniekiem brokastis. Piezvanīja Gundars, un viņš teica, ka viņš varētu braukt arī tagad pie manis, ja es viņam dodu ēst. Viņš atbrauc, es viņu piebaroju, viņš bija dusmīgs uz mani.
Nebija gan. Ko nebija gan? Tu biji dosmīgs uz mani, tu redzēji, kā tu skatījies uz mani. Nē, tu neredzēji, jo tur nebija spoguļu. 9. Kura bija pirmā filma, ko tu atceries? Labs jautājums. Pirmā filma, ko es atceros. Es neatceros. Es zinu, ka kādreiz bija ļoti forši tāda filma, tāda bezgalīgais ceļojums, kur bija tas čalītis, kurš nevis jāja, bet lidoja ar to lielo ļutausi, kas bija pa debesīm, un viņam tur zāga atmiņas un kaut ko tā. Man kādreiz ļoti patika tā filma, bet viņa bija ļoti dīvaina, un man viņa tagad liekas ļoti dīvaina. Bet viņa bija kādreiz forši. Man viņa likās kādreiz forši. 10. Kāds bija tavs pirmais sots? Es atceros to brīdi, kad es aizgāju uz slīdkalniņu, nepasakot to mammai, ziemā. Un viņi man zvanījās, viņi man rakstīja, es viņai neatbildēju. Es slidinājos pa kalniņiem, neņemot vērā savas mammas jūtas. Un tad bija 4:30 vai 5. Es domāju, braukt mājās. Es ir pilnīgi slapja. Man spastos telefonu. Daudz neatbildētu zvanu. Daudz īziņu. Tajā brīdī es domāju, arī beigas. Es aizgāju mājās. Es iegāju pa durvīm ar trīcošām rokām. Un tad bija mana māte. Viņa stāvēja. Es joprojām atceros. Viņa bļāva uz mani par to, kur es esmu bijusi, ko es esmu darījusi, kāpēc neko neesmu teikusi. Mēs iegājām citā istabā. Viņa piegāja pie skapja un izvilka siksnu. Viņa tajā brīdī teica, ka vai es vispār saprotu, ko es esmu izdarījis, ka viņai tas rūp, ka viņai rūp, kur es esmu, kāpēc es viņai neatbildu. Es viņai nerakstu un nepasaku, kur es esmu. Viņa man teica, ka viņa man visu aizliedz, ka man būs mājasargs, ka man būs viss. Tajā brīdī es noliecos. Un man pirmo un vienīgo reizi dzīvē tikai noslānīja ar siksnu. Tas, protams, nebija sāpīgi, tik ļoti sāpīgi, bet tā tomēr ir kaut kāda mācība. Un tajā brīdī es sapratu, viss, es vairs nekad neslidināšos pa kalniņiem. Un uzzināju, kas notika nākamajā rītā. Es gāju ar draudzenēm un slidinājos pa kalniņiem. Bet, nu, ja nopietni, tad tāds bija mans pirmais sots un pirmais un vienīgais sots no mammas, ko es tā īsti atceros no bērnības laikiem. Pēdējais un noslēdzošais jautājums. Ir tev būtu tikai viena vēlme, kāda tā būtu? Labs jautājums. Es nezinu, kāda būtu man vienīgā vēlme, un pašlaik viss ir. Es cīnos par sevi, cīnos par savu dzīvi, un vienīgais, es gribētu nokārtot eksāmenus augstāk par 85% visus, bet, nu, tas ir diezgan grūti, būs grūti, bet es centīšos. Es centīšos un es zinu, ka es to varēšu. Es tā ceru. Jā, es domāju, tā būtu man vienīgā vēlme. Un jā, un tie bija arī visi jautājumi. Šie 11 jautājumi. Ja jūs vēlaties uztaisīt šo tagu, tad viņi tie jautājumi būs lejā descriptionā. Un es tālāk nevienu netagošu. Ja jūs vēlaties, tad jūs varat uztaisīt šo video. Ja nevēlaties, varat netaisīt. Un es ceru, ka jums patika šie jautājumi. Un jūs varat komentāros varbūt uzrakstīt, kāds jums ir bijis lielākais sots, ko jums mamma ir uzlikusi. Un atcerieties varbūt savas bērnības laiks vai arī savu tagadni. Tas bija brutāli. Tātad, un tad jau tiekamies nākamo svētdienu, neaizmirstiet izdarīt visu, kas jums ir darāms, respektīvi, neaizmirstiet uzspēst šo video laiku. Tiekamies nākamajā video, un tad, lai jums jaukas dienas, kā jau vienmēr, jaukas cienas, vienas dienas. Atā un čau!